jānostaigā kājām. Pieci soļi, nedēļa vai mūžs. Vai dzīvojam, lai nepārējam garām. Vai skrienam, jo mums dzīvot laika trūkst. Katra jaunā diena plūst ap citu strauji. Pūš baltos kreklos, draudzīgs ceļa veids. Un dzīve atkal iesākas no jauna. Un kaut kur tajā tu, un kaut kur es. Tu dvēsele, tu dvēsele, tu mana nepieradinātā. Kaut kā mazliet tev visu ceļu trūkst. Kas zin cik tālu, kas zin cik tālu, jānoiet būs kājām. Pieci soļi, nedēļa vai mūžs. Pieci soļi, nedēļa vai mūžs. Esam gandrīz 100% visi atskaitot, ka nevarēja atbraukt sievas smagas slimības dēļ Jānis Lingārds, un arī veselības dēļ nevar atbraukt Alberts Pēteris. Pārējie, kā visi, kas ir mūsu kompānija pēdējos gados turās. Un liels prieks, ka otru reizi pie mums brauc Ādams Kastiņš. Tāpēc mēs piemēram aplausus, apsveicam viņu, pagaidāsim pagāju gadu. Mūsu salidojumā piedalījās Roberts Rubīns. Diemžēl gadu nogalē aizgāja mūžībā, un šodien mums ir liels prieks un gods, ka piedalās viņa dzīves biedra Galina pie mums šajā mūsu salidojumā. Reizē skumji, reizē priecīgi atcerēties mūsu jaunības kopā pavadītos laiku, un lai viņam labi klājas tur Dievu pasaulē. Alma Mater universitātei un viņas tehniskajai fakultātei, kuras absolventi 59. gadā bijām, absolvējot mazliet citādi nosaukuma tehnisko lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti. Bet šobrīd mēs uzskatām, ka tas ir viens un tas pats. Mēs ar sirdi un veseli piederam tehniskai fakultātei un novēlam viņai gaišu, augšu ejošu nākotni. Otrā pusē atrodas veltījums, kas ir mūsu visai fakultātei, mūsu absolventu salidojumam. Šeit ir mūsu klātesošo paraksti. Līdz šim Priekuļu tehnikums, tāpat kā Baltijas miss un arī selekcijas stacija, tas bija viens kopējs liels institūts, kurš tagad, diemžēl, ir izjaukts. Un tagad Priekuļu tehnikums faktiski ir zaudējis tehnikuma nosaukuma jēgu, jo ir 17 programmu diezgan novājināta tehniskā vidusskola, kuru sauc šobrīd Tehnoloģiju un dizaina vidzemes tehnikums. Pašlaik dekāns Ilmārs Dukulis ir inženierzinātņu doktors, profesors universitātē. Pašlaik ir
8 fakultātes, starp kurām tehniskā fakultāte ir otra lielākā aiz ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes. Tehniskai fakultātei 16% no kopējā studentu skaita. Pamatstudiju programmas, kādas pašlaik ir inženieru jomā, pēdējos gados nav izmaiņas, bet pēdējos gados ir jauna programma dizains un amatniecība. Maģistra programmās tās jau ilgāku laiku, inženierzinātne, pedagoģija un karjeras konsultanti, un tālāk dažādas bildes no studiju procesa, no sadzīves. Minimālo latiņu, minimālo līmeni mēs cenšamies nenolaist, jo ar tiem izglītības procesiem, kā zinām, Latvijā mums te dažādi ir, bet mēs esam tā novienojušies, ka ir tomēr minimālā latiņa, kas inženieriem ir, zem kuras nevarētu nolaisties. Viņi mums informēs, kas te notiek, ko te ražo un tā tālāk. Jā, mēs strādājam no 2013. gada. Uzcelta ir Katlamāja biokoģenerācijas stacija, kura ražo siltumu un elektroenerģiju. Kā kurināmais izmantots ir biokurināmais, šķelda un citi dažādi produkti bio izcelsmes. Nodrošinam Jelgavas siltuma apgādi līdz -7 grādiem. Varam nodrošināt tikai ar biokurināmo, nav nepieciešama gāze vai citi kurināmā veidi. Un ja ir vēsāks, tad mums nepieciešama vēl arī papildus izmantot gāzes katlamājas. Diva veida izlādes, slīdošo grīdu un izkraušanas, ja. Un otrs, tālāk ir sijāšana, smalcināšana, metāla atdalīšanas stacija. Augšā 2 bunduļi. Tur tiek arī pa 150 kubikmetriem katrā tvertnē. Ir kaut kā 50 kubikmetru smilts, no apakšas tiek padots gaiss primārais, kas iet cauri tām smiltīm, notiek tā kā burbuļošana smilšu. Sākumā, kad mēs katlu palaižam, ir arī gāzes degļi. Kad jau 350 grādi sasniegta, lēnām jau sākam pievienot šķeldu. Un jau pie kādiem 600-700 grādiem jau šķelda pašuzliesmojas no tā sakaitētās smilts. Ir gan skābeklis, gan temperatūra, gan arī kurināmais, kas deg. Tātad visi nosacījumi, lai notiktu degšana. Sagatavošanas stacija, kurai ļoti augstas prasības mums ir ūdenim, jo turbīnai jo jaunāka turbīna, jo viņas ir jūtīgākas pret ūdens kvalitāti, viņas varbūt ir lētākas un mazākas, bet ražojam ļoti augstvērtīgu ūdeni. Nāk ārā tvaigznes parametriem 527 grādi, 117 bāri. 170 atmosfēra. Jā, tas liels spiediens. 350 grādu temperatūra. Baigā vispār. 527. 527 grādu temperatūra. Tas mēs dabonam. No šķeldas mēs dabonam tvaiku ar tādiem augstiem parametriem. Mēs izmantojam siltumaiņi DK1, DK2, kas no tvaika kondensāta puses sadod siltumu. Tīkls šeit ir tā kā schematiski uzīmēts. Ir rūpniecības katlamāju biokoģenerāciju, arī ganību gāzes koģenerācijas stacija. Tur ir 4 moduļi, kopējā jauda 4 MW elektrība, 4,6 siltums. Un vēl ir arī aviācijas, kas kopējā visu vienā tīklā sasaistīt. Bet toties mēs varam dedzināt kurināmo šķeldu, ko nekur Latvijā pat nepieņem. Ļoti zemas kvalitātes, varbūt iekārtas ir dārgas, bet viņas toties
var ražot siltumu no kurināmā, ko citi nepieņem nemaz. Bet jau šķirot pārstrādātus atkritumus daļēji pieejau klāt, ko arī nodrošina mūsu tehnoloģija, jo tur vajag 2 vairāk sekundes virs 850 grādiem, un, lai būtu vidē, mēs to varam nodrošināt. Un bez lieliem kapitāla ieguldījumiem mēs varam arī daļēji līdz kaut kādai proporcijai arī jauki klāt. Šķelda un biokurināmais, viņas ir dārgas, bet toties viņi atmaksājas uz to, ka kurināmais ir lētāks. Bijušais lauktehnikas kantoris, teicis, nosēdējis 50 gadus, 2 termiņus, kā parasti piesprieda. Un tad pēdējā laikā palika tā māja tāda sevišķi izcilā, un tad paprasīja Robertu, lai viņš uztais to sakārto papīrus, un 3 reizes nesam papīrus, bet Roberts bija pacietīgs, un tos papīrus labojam, un beigās objektu uztaisījām, nodevām, pagājušajā gadā nodevu, un tagad es pamatsām viņu izīrēju īrniekiem. Pamatā šī māja paredzēta, tagad aptieka sāk strādāt, skaistumkopējs, tad tur masieris un 3 ģimenes ārsti, un otrā stāvā tur kaut kādas biroja telpas, un arī mans ofis. Šo objektu skatot, mēs vēlreiz pieminam Robertu. Pa priekšu jāsam, lai redz, kur iet. Uzskaita. Viņš varēs norēķināt savu siltumpatēri. Katram uztaisīts ir ūdens un kanalizācijas skaitītāji. Jā. Tālāk katram reku īres objektam uztaisīts elektrības skaitītājs vispār, reku skapī viss uztaisīts tā kā vajag. Tālāk optiskais
optiskais internets, apsardze, katram sava individuāla apsardze uz pilsētas pulti, viss ir tā kā praktiski, un tualete medikiem, tualete pacientiem, nu, un mans kabinets augšā, izveidojam būvbrigādi, 100 kaut kur 50 cilvēku sastāvā pēdējos gados jau bija vispār. Un visu lielo lauktehniku uzcēlam paši saviem spēkiem. Paši notiek Maskavā priekšnieks atļauj savu projektēšanas biroju izveidot 25 cilvēku sastāvā. Paši projektējam, tālāk izveidojam elektromontāžas iecirkni, iekārtu montāžas iecirknis bija ļoti spēcīgi, gan rajonam, gan pašiem. Visas iekārtas, visu, pilnīgi visu, ir visu darījām pašu krāsotāji, tā kā no 0 līdz 0 atslēgām. Nu, tas bija tā liela laime, ka tā celtniecība nodrošināja to, ka uzbūvēja 580 dzīvokļus, līdz ar to jauniem puišiem bija iespējas, kur dzīvot. Tie pat 4. vidusskolu paņēmām kā šefus, kur braucam riņķī. Tur mums mērni pārcījās, nevis pārlielo pavisam bija gandrīz lauku tehnikas strādājošo dzīves vieta. Tā man bija tāda liela veiksma. Kolektīvs turamies kopā, katru gadu uz Jāzepiem sanākam, kaut kur ap 70, jau 100 cilvēku nāk un vienmēr atzīmējam lauku tehnikas dienu. Tā, nu, tas Jāzepi tā kā marta izdevīgākais tas laiks bija vispār. Nu, un šis kabinets iecerēts veido atstāt vēsturē, kā tas lauku tehnikas piemiņas kabinets. Šeit būs blakus istabā savārti milzīgs skaits albumu, tur tiks veidots tāds vitrīnu stūrīts. Tas vēl būs nākošo gadu, ja jūs atbraukšiet uz Jelgavu, tad varēs apmeklēt, parādīt jau pilnīgā gatavībā. Tagad tie albums arī tur var paskatīt, ja būtu laiks, varētu paškristīt. Nu, tas ir manas firmas arī office, es arī ar savu firmu darbojas. Tur aiz sienas sēž grāmatvedis un konstruktors strādā uz kompjuteriem. Bija cilvēki kādreiz daudz vairāk, kaut kur ap 30, tagad palicis ir kaut kur ap 10, bet tu pasūtīji nāk. Šogad pati saka, tu pasūtīji no Lietuvas, Igaunijas, Krievietes manās un Latvijas. Pamatā man kūdenieki ļoti daudz to darba vispār. Es visas kūdras purvi strādā ar manām ražotām mašīnām. Te ir kabinets. Nu, un mans godačs viesis ir arī Kārlis Ulmanis, kur es cienu kā godu lielu tautsaimnieku. To, ka viņš nekaro ar Krieviju, tas bija viņa mūsu Latvijas lielākā veiksme. Kad viņam pārmet, ka viņš nav karojis, vajadzēja varbūt vienreiz izšaut tikai. Vairāk neko viņam nevajag izdarīt. Visu ko. Bet toties izglāba latviešu tautu, izdzīvojam, vairojās bērni, ģimenes un sagaidījām neatkarību, diezgan stigri. Barikāds izturējām visu to pārējo. Nu, un blakus man atkal Andrejs, mans tēvs un Helēna. Mātei tad bija 19 gadu, tēvam bija 48. Jāzeps pirmais vēl. Pa 25 gadiem Kiegels pie Kiegeļa un uzbūvējam gigantisku komplektu. Un tagad šī teritorija ārkārtīgi spēcīgi attīstās. Man bija iespēja pieslēgties ļoti jaudīgiem elektrotīkliem ar ļoti minimāliem izdevumiem. Otrs, šī vietā pilsēta ir ūdensņemšanas vietas. Trešais, dzelzceļa pieslēgums šeit bija visvienkāršākais. Lielā mikroautobusu rūpnīca RAF ar savu dzīvojamo kvartālu. Un es zināju, ka agri vai vēlu cilvēki no šī kvartāla brauks pie manis uz lauktehniku strādāt. Un tā arī bija. Mēs viņus visus varējām RAF izkonkurēt augu ziņā ļoti spēcīgi. Un otrs, cilvēkiem patika sociāli apstākļi. Bērnudārs, dzīvokļi, tur kultūras pasākumi, sports un turismas. Autoapkalpes stacija 1000 mašīnas varēja remontēt gadā, vispār savas un kolhos mašīnas. Viņš tagad sadalīts vairākos uzņēmumus, bet to pašas funkcijas veids. Tālāk tas bija traktoru remontu uzņēmums vispār. Turklāt ar kāds 150 cilvēku strādāja, auto strādāja 200 cilvēku. Turā pusē bija uztaisīts skrejceļš un aerodromu uzcēlām. Un te bija domāts tā, ka Jelgava bāzēsies kādas 4-5 lidmašīnas. No rīta paņem minerālmērces un aizlido uz tiem vietējiem lidlaukiem. Jelgavas rajonā bija 3 lidlauki. Savā laikā Jelgavas lauku tehnikai tika uzticēts ļoti patīkams, ļoti jauks pienākums remontēt, apgādāt importa tehniku.
Un mēs jau tajā laikā jau bijām tā kā ļoti stipri norentējušies uz to rietumu tehniku. Tā bijušais projektēšanas grupas galvenais inženieris Juris Rešetilovs ir viens no Jelgavas miljonāriem. Viņa objekta vērtība miljonu vērta, īpašumi un ražošana, tas ir vairāki miljoni. Un viņš bija dabūjis ļoti labu nišu uz Arābiju, uz visu pasaules valstīm, ražoja bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, ražoja. Un diezgan viņas dārgas un ļoti modernas. Dāņas pārvērta to importu tehnikas, ko būs savā laikā strādā. Visu ēku pārtaisi, visu ražo visā Eiropā, citos izpūtēji, tos trokšas lāpētājus. Autobusi, viss milzīgos apjomos vispār. Tiek strādā kādi 400 strādājoši, vismaz, un vairāk. Radās ideja, ka vajadzētu vienu kārtīgu šeit nolikt laukas mašīnu tirgotāju. Un es izdomāju, ka tas varētu būt Konekesko kompānija, kura bija Rīgā vienības gatvē. Es aizbraucu pie viņiem un piedāvāju šo teritoriju. Te bija liels neapbūvēts lauks, zeme bija. Man tāds gandarījums, ka izdevās no Rīgas izmānīt uz Jelgavu vienu lielu lauksaimniecības tehniku tirgotāju. Serviss arī nodrošināts, teica, ir augstā līmenī, un te faktiski ir zemgalē ir zemniekiem liels atspaids vispār, ka tepat ir tehnikas pārdevējs, tepat servis, rezerves daļas, viss šeit Jelgavā ir. Man sauc Egils Sviķis, un īstenībā mēs esam laikam pamatīgi kolēģi, jo es 80. gadā beidzu Mehus. Mēs te sākām pamazām saimniekot 1999. gadā, kad nopirkām šo te labajā pusē ar otro numuru, kas ir lielo milzīgo rūpnīcu, tā saucamo, kas kādreiz bija birstošo minerālu mēslu rūpnīca. Tur iekšā brauca vagonu un birdināja turpat uz zemes visus šos te minerālu mēslus. Tā starp citu bija lielākā Padomu Savienībā toreiz rūpnīca bez balstīm iekšā. Iekšā nav nekādu balstu, rūpnīcas platība ir 5,5 tūkstoši kvadrātmetru. Un toreiz 99. gadā sākām šeit saimniekot tāds vagonu izkraušanas mezgls, kur no vagona papakša izbirst ārā minerālu mēslu, tad ar 4 konvejeriem tiek padot augšā noliktavā un izbirst tādās 1000 tonnīgās lielos aizgaldos. Redzēt, šeit ir arī brīvs minerālu mēslu uzglabāšanas laukums. Gadā mēs ievedam Latvijā nedaudz pār pa 100 000 minerālu mēslu. Kā jau teicu, tad pār pa 20 receptēm taisījām, un tās bija pielāgotas katram laukam, katram zemniekam, katrai kultūrai. Bet tad, kad Krievijas robeža mums nekļuva vairs tik mīļa, Krievi arī palielināja strauji cenas savām izēvielām, un tāda jaukšana vairs nav izdevīga. Mēs varam dabūt jau gatavus šos te jaukumus no Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas, jau gatavs sajaukts, kur tā cena jau ir zemāka nekā, ja mēs viņu paši būtu darījuši. Šeit arī galvenā auga aizsardzības līdzekļu noliktava, un te jūs pretīm priekšā redzat, ir numuri 2 noliktavas, 3. un 4. noliktava, kur iekšā visa ķīmija. Un šī te 3. noliktavā tur ir gan plēves, gan skābrības konservanti, gan minerālu mēslu mazos fasējumos, kas iet uz veikaliem. Tādi visādi sīkumi. Mūsu apgrozījums pagājušajā gadā sastādīja 140 miljonus eiro, tad pār 90% viss tas aiziet tiešajā pārdošanā. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēki, mums ir 17 reģionālie tirdzniecības menedžeri pa visu Latviju. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, braucot pie zemniekiem mājās, jau sarunā šo pārdošanu, un tātad aci pret aci šīs ķimikālijas viss tiek pārdots, jo, es nezinu, līdz šim laikam nav pienācis tāds brīdis, kā vienā otrā Eiropas valstī, ka ieliekot sludinājumu internetu veikalā vai internetā, ka lūk, reku ir dabonams minerālu mēsls, un jūs varat internetu veikalā nopirkt šos te minerālu mēslus, pie mums tas nedarbojas. Mūsu zemniekiem, kas mums ir pār pa 2000, mūsu tiešie klienti, viņiem ļoti patīk, ka pie viņiem aizbrauc ciemos, parāda, pastāst, pēc tam sezonas laikā aizbrauc pakontrolē, atkal pamāc un pieved klāt to ķīmiju, kas varbūt konkrētā gadījumā strauji vajadzīga. Lūk, tas ir tas, ko mēs tagad 25 gadus šeit Latvijā darām. Esam nodzīvojuši šos te gadus, un kā redzat, esam vēl ar vienu uz kājām, ar gaišu galvu, ne tikai
pēc krāsas, bet arī idejas, tātad pēc kara. Un šobrīd man liels gods ir pasniegt mūsu kolektīvo dāvanu no visiem šeit esošajiem kursabiedriem. Tā ir Gauja Ievziedā. Viņš ir kārtīgs Jāņa bērns un dzīvojošs tuvu Gaujai. No tālām sendienām un teikām, kad jūnijas ziedu kurpēs trauc, nāk zāļu vakars līgo dziesmām un līgotājus kopā savu. Kad Gaujas lejā atskan līgo, deg Jāņu guļas pakalnos, mēs sajūtam, ka tauta dzīvo un dzīvos tālāk gadsimtos. Sadosimies atkal rokās, lai Jāņu naktī atzīts spēks, kurš ozolos un medus liepās, ir mūžam dzīves un nepārspēts. Leons Staris. Jā. Caur manām rokām no visiem kursabiedriem sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā. Un, lai kā arī ietu, vai tu būsi klātesoši, ja nebūsi 13. jūnijas, vienmēr mēs, lai arī paši būtu, mēs pacelsim tostam, tavai veselībai un labklājībai. Paldies! Ņem par labu. Audz liels. Paldies! Tur ir viss dabas krāsas. Tas zaļais, kad to bija zaļš un jauns. Tad tur tas cits krāsa, tad, kad tu biji jau puiša gados un trakulību pilns. Tad studentu jautrie gadi. Tad tava lielā veiksme tur ziedos atrodama. Nu, un tad arī mūža, teiksim, otrā puse, un tie 90. un 100. gadi, kas tuvosies, tie ir tādā saulainā, dzeltenā krāsā. Mēs, tā saucamie kluba Meki 59 biedri, savam kluba prezidentam un pie reizes arī atzinības krusta virsniekam šīs dienas, tas ir 60 gadi kopš tehniskās fakultātes absolvēšanas, organizatoram kolektīvi pateicamies, piešķirot šo te atkal vienu Vidzemes vietas gleznu, kas būtībā simbolizē ļoti tālu senu pagātni. Pie šiem mūriem ir dārdējuši Ivana Bargā lielgabali, un šie mūri saglabājušies līdz mūsdienam. Tā ir baronu Rozenu dzimtas vieta, un kādā sakarībā Jāzeps ir nemazāk padarījis darbu, un mēs ceram, kad Jāzeps savu dzimtu nemazāk svarīgu padarīs Latvijā. Te aizritēja Straupē pēdējie mani 8 darba gadi. Šeit bija arī manas 3 manu gleznu autoru izstādes ir bijušas. Paldies, mīļo dārgie kolēģi, paldies par atzinību. Man liels prieks bija šo pasākumu organizēt. Tas man sagādāja lielu baudu un prieku. Un nemaz nebija tik grūti vienkārši un sagaidīt jūs un priecēt. Tas man liels lādiņš tālākai dzīvošanai. Un es domāju, gribēju sagādāt arī jums lielu lādiņu turpmākajiem dzīves gadiem. Un es domāju, ka mēs vēl vismaz 10 salidojumus spēsim sarīkot. Paldies jums! 60 gadi kopš studijas beidzām, vai nākošo 10 svinēsim vēl. Mūsu matos redz sudrabu mirdzam, tik mūsu sirdīs vēl jaunību kvēlu. Sniegsim viens otram sveicienam roku, acīs, lai apmirds vēl sendienu spars. Šodien mēs pieminam fakultāti, mūžam, lai nerimst tur zinību gars. Meki 59 klubā tiek cienīts profesors, docents, ik viens, Ozols, Āboliņš, Lempiks to skaitā, mums dzīves viņu zinātnes pavadienas. Bravo, viss uzsauksim fakultātei, kur kalns tika mūsu zinību zelts, un alma mater kā majestātei zinību kronis, jo augstu lai celts. Uzsauksim tostu šiem daudzajiem gadiem, kam vairāku paudžu svars.
sauksim, pirms kausu liekam pie lūpām, dzīve ir skaista, to dzīvot ir vērts. Lai arī laikrāvis noraksta dienas, starp tām arī mūsu degums ir likts. Tur mūsu mūži ar nākotnes sienas, aiz mums paliek arums, kur sējumiem dīgt. Jā, nu tā, jā. Rektors Vanaks, visi profesori, pasniedzēji. Es domāju, ka šitā bilde daudziem mums ir mājas arhīvos iekšā. Pastāsti pasaku, pasaku par vasaru, ar smaidu un smiekliem, bez vārdiem liekiem. Par ziedošiem dārziem un saules glāstiem, par domām gaišām, par meitenēm skaistām. Nestāsti daudz par ūdens veldzēm, nestāsti maz par pusnakts peldēm. Uzburmās sapni, saldu kā medu, aiz apakles savas, lai gribētos ledu. Pastāsti pasaku, pasaku par vasaru, ar krāsām spilgtām, bez līnijām vilktām. Par ballītēm jautrām un jūras šalkām, ar atmiņām savām, par vēlmēm manām. Nestāsti gari
par saules rietiem, nestāsti īsi par mīlas priekiem. Uzbur man ainu, spilgtu un karstu, lai domās savās es tauriņus tvarsi. Pastāsti pasaku par vasaru, par atmiņām savām, par vēlmēm manām. Tas bija 11. sēdu pusdienas un pilnīgs grāviens bija. Momentā Jozam šeit, un pirmkārt cilvēki maz bija klāt, kas nebija policija pat laika klāt vispār, pēc tam jau nelaika vairs klāt. Un tā tālāk, tas bija drausmīgi avārija vispār. Bet gāzes pagrabs stāva, gāzes noplūde un tā paneļa ķieģeļa mājas, tā kā kāds namiņš vispār. Viena kaudze bija, un liesmas nāk apakaļ ārā, un gāze nāk un viss deg vispār. Un tā ir Eldes katlā te cilvēki deg vispār. Drausmīgi avārija. Te ir bilde Oļģertam Ozolam, mūsu cienījumam rektoram un dekānam, svinēja tā fakultāte, viņa jubilējot vispār. Un te Oļģerta Ozola ģimene, Jānis Ozola brālis, viņa dēli un mazdēli. Te viņa Oļģerta meita vispār. Tas tā varbūt kaut ko piebilst pie šīs bildes. Jā, Vaiva strādā joprojām mūsu universitāte ķīmijas katedrā. Dēls Andris Ozols Tehniskajā universitātē, profesors ir un akadēmiķis. Blakām viņam viņa dēls, tātad Oļģerta mazdēls, un šeit Vaivai blakām ir Vaivas dēls. Otrs Oļģerta mazdēls un pa vidu Jānis Ozols. Profesors Jānis Ozols. Jā. Tas bija uztaisīt disertāciju, atceros par kūsmēsu transportiem, un viņš pirmais pasaulē noteica kūsmēsu slīdes koeficientu vispār. Zinātnē tā bija vispār. Saprot, neviens nezināja, kā rēķināt skrāpju transportierus, viņš tas ļoti svarīgi vispār, kā viņš slīd pa dēļiem vai pa betonu. Mans pārdoms bija ievietots iekšā. Noteikā grāmatas triumfāla traģēdijā. Viņš jau bija ģeniāls, rakstara riebīgs, kā politikā beigās vēl gāja detrātiski. Darba spējas viņam vienreizējis. Viņš vienkārši labs un viņš sagatavot. Tur man nepatīk.
Mihailis Regenāvis Ilasa un ļoti aktīvs, dzīvoja un baudīja dzīvi. Te viņa dzimtas mājas pēc viņas Viška pagasta. Tā mamma viņa un māsas vīrs mammu savas. Te viņš dziedāja Daugavpili tā baznīcas koru. Viņi te Rezeknē bija tās mājas, ja? Te balvotu koris, te mūsu balvotas jauktais koris, redzēt, tur augšā pēdējā rinda, ja? Te bija pateicības raksts, viņš projektēja Daugavpils sporta skolas projektēja. Būvēja gazas vādu. Un mūsu institūts projektēja tiem strādniekiem ciematu. Un viņš brauka uz vietas, skatīja viņu. Te viņam jubilēja 80 gadi. Caurkritušais eksāmens man bija liels pārdzīvojums. Protams, mēs visi atceramies, ka profesors Šprīgs bija valsts kvalifikācijas komisijas vadītājs. Un mums domāju, ka viņš bija ļoti labvēlīgs studentiem, cik atceros, fenomenāls grafiķis ar brīvu roku. Viss tēlotāji ģeometrijas konstrukcijas. Mana pēdējā autorizstāde Ceresīs, kas bija martā šī gadā, manas krāsu dimensijas. 30 darbi tika izstādīti vairāk kā zālēs. Tāpēc viņi atdāk uzreiz un vienā paņēmienā var uzrakstīt, un citreiz viņi nāk vairāk mēnešu garumā pa pantiņam, atkal pārstrādājot, jo es jau neesmu profesionāls literāts. Un kā tas garastāvoklis, ja kā tā mūza pie manis atnāk, tā arī būtībā ir. Grāmatas klāja. 9 grāmatas. Tas ir daudz.
dāmas kopā. Intervēja vietējo žurnāla dāma veldkustībām uz vārdu. Tas sāks pļaudīties un meta prom to žurnālu. Šitā remontējām zinējus. Riteņus pakaļējā kocu, zinējus visu. Viesmīgs skaistīgi atpakaļ. Un stāde kā sevi ielicis sevi. Šitā viņš man ietilpīgi pēc tam. Tu pavasara ausma, tu manu rītu prieks, tu mana skaistā dziesma, es esmu bagātnieks. Veterānu vakarā runā kolhoza priekšsēdētājs Alfrēds Vinters. Jūsu darbu varam raksturot ar šādiem vārdiem. Mēs namam plānu zīmējām, nu ejat ceļat to. Mēs pirmos grodus saslējām, nu darat turpmāko. Paldies par jūsu pūlēm. Kolhoza valdes vārdā atļaujiet jums visiem šī vakara viesiem, mūsu jubilāriem, pensionāriem novēlēt labu veselību, mūžu garastāvokli un ilgu mūžu. Pīlāģu ķekaru šūpās, rudenis sajust jau var. Tikai tavējās lūpās, ieildzis pavasars. Tu pavasara ausma, tu manu rītu prieks, tu mana skaistā dziesma, es esmu bagātnieks. Tu mana skaistā dziesma, es esmu bagātnieks. Vasarā, rudenī, ziemā, plaukstoša esi kā zieds. Domās eju es ciemos, ilgās pie tevis sirds. Es vēlos mājās mājā, kad āmenes jādos plaut.
atkal, teiksim, Edmunds man liekas, ar Pļaviņu lēns vienu zootehniku meiteni. Snupulis Eģis bija akordienusts, un viņa arī ieskatījās vienu no zootehniku meitenēm, bet viņš jau spēlē, aizrauca muziku, nepievērš uzmanību viņai. Kara Uldis ir sēž, un šī meitene tā blakus ir, man liekas, tā, kas, Uldis Šļaptrasē to meiteni, jā, tā bija, man liekas, vai nebija tā profesora Konrāds meita vispār. Un te Strasūdas sēž. Tehnoloģija, kā Kazumi taisīja, ražoja būvmateriālus. Saņēma klusmēs un salvus un būli dzen pa vidu. Mēs bijām Jaroslavļā ar docentu Vēju. Tas bija 3. kursa prakse, laikam bija. priekšsēdētāja amatā un ne jau gribēdams. Ne jau gribēdams un pats no sākuma domāju, nu gan jau pēc pāris gadiem es tikšu vaļā, bet tie pāris gadi aizgāja 24 gadi un atklāti sakot, es nezinu, kā lai to saka. Darbā, kurš nebija sev patīkams darbs, bet pienākumu. Es ielikts un tev tas jādara. Un tad bija vēl tāds gājiens, kad kolhozas priekšsēdētāji tādi, kas aktīvāki bija iesnieguši, lai pēc 25 gadiem piešķir izdienas pensiju tāpat kā policijas darbinieki. 24 gadi pagājuši, tad parādījās tā tautas fronte, un tad jau bija skaidrs, ka tā persona, tā izdienas pensija nekas tur neiznāks. Tāds vaļā tikšanas koncerta ceļa atslēdznieks. Tā īstenībā bija. Es nostrādāju par atslēdznieku, kas tur bija, galvenais, plīsa burkas, un tad etiķetes nelēmējās, un tas tur bija jāapgūst. Un tad vēl pēc tam man iegrūda par to koncertu ceļa mekāniķi, un tā pienāca tā benzīna. Bet atklāti sakot tā, no tiem 24 gadiem, piedodiet par atklātību, tā pastaigta pa paradības dārziem nebija tomēr.
vārdi vēl ausīs man skan, reiz pārnāks sētā es zinu, un Latvijas saule tev līdz. Nāks vasara saustaru svelmē, nakts ļaumalē miglāju hauš, grimst mākoņus ilganā dzelmē, no tevis tie sveicienus pauž, šos vārdus kā lūkšanā minu, šie vārdi vēl ausīs man skan, reiz pārnāksi sētā es zinu, un Latvijas saule tev līdz. Pirmās bērnības gaitas saisties jau ar tēva visiem tehniskām ierīcēm, kas bija vajadzīgas lauksaimniecībai. 39. gadā bija salūzusi kaut kāda tā mašīna un atbrauca 2 ļoti cienījami vīri, un es tur kā 5-gadīgs zēns tēvam prasīju, kas tie tādi ir. Tēvs teica, tiesot no Imantas rūpnīcas inženieri. Un teica, tēva vārdi bija, dēls mācies, arī tu būsi inženieris. Un tā es tēva nopelnus piepildījos, un visu mūžu es saistās man ar lauksaimniecības tehniku. Strādāju arī padomu laikos lauksaimniecības tehnikas ļoti lielā un ļoti prestīžā uzņēmumā. Tika piešķirts nopelniem bagāta inženiera goda nosaukums, pirmajam Latvijā. Nu, un šoreiz saņemot šo apbalvojumu, arī es saņēmu to, ka es tomēr ražoju lauksaimniecības tehniku un ļoti daudz ražoju arī kūdras ražošanas tehniku. Sijā Agrovita paši konstruē un ražo lauksaimniecības un kūdras apstrādes tehniku, kā arī uzņēmumam izveidojusies veiksmīga sadarbība ar ārvalstu kompānijām tehnikas tirdzniecībā. Mans mūžs ir, es esmu gandarīts par savu profesionālo izvēli un arī par profesionālo veiksmi. Novēlējums Latvijai, lai viņa pārdzīvot tos grūtos laikus, ko viņi pašlaik pārdzīvo, lai piepildās tie ideāli, pa kuriem mēs cīnījāmies barikāžu laikā. Šī valsts ir mīlama un 10 reizes mīlama. Jelgava organizē tādus, kā saka, jau vidusskolas nobeigšanu, akadēmijas vai lauksaimniecības universitātes paspārnē. To, ko dara Tehniskā universitāte Rīgā, un ir lieliem panākumiem salācis labākos talantus, un varētu viņi palikt šeit Latvijā, un Latvijas ekonomika ir ļoti svarīga, un tā tālāk. Es domāju, ka mēs arī šodien varētu kaut ko padomāt, varbūt, ka līdz nākošam saritojumam, par godu citus kādu jubilēju, es tādi cienīgi cilvēki varētu tādu ierosinājumu arī Latvijas lauksaimniecības universitātei izteikt.